Kāpēc tu un dzīvības poga? Es domāju, ka mans stāsts nav vienīgais tāds. Es domāju, ka to pieredz lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Daudz kur ir pieņemts tā, ka mēs kā bērni izaugam mācoties mazpilsētās, kaut kur dziļāk lauku teritorijās, un tad, kad mēs paaugamies, mēs visi dodamies lielajā dzīvē, kāds uz lielāku pilsētu, kas ir tūmā, kāds uz galvaspilsētu un kāds ārpus Latvijas. Un tas ir arī mans stāsts. Es, mans brālis, mana māsa, mēs visi devāmies uz lielpilsētu. Man sencīši vecāki, mani mīļie palika dzīvot manā dzimtajā mīļajā pilsētā Dobolē. Pienāca laiks, kad mamma palika viena pati. Un tad, kad es uzzināju par tādu iespēju kā dzīvības poga, es sapratu, ka tas ir lielā mērā ne tikai glābiņš vai risinājums manai mammai, kas dzīvo viena pati, un, protams, kad viņai ir arī hroniskās saslimšanas dažas, bet patiesībā tāds mierinājums vairāk mums kā bērniem, apziņa to, ka mamma nepieciešamajā brīdī, nepieciešamajā krīzes situācijā saņems savu palīdzību. Vai mēs saņemsim zvanu kāds no mums no bērniem, vai arī zvanu centrs. Ja? Un tas ir ļoti liels atvieglojums mums pašiem.